Tad tagad taisu manai burvīgajai bumbieru tartei mīklu. Ņēmu 230 gramus miltus. Tas tā kā drusku vairāk kā glāze. Tos vajag izsijāt. Šeit pievienoju 1 tējkaroti pūdercukuru, šķipsniņu sāls. Un tagad šajos miltos jāiztaisa tāda bedrīte. Tajā ievieto oldzeltenumu. Un šo daudzumu ir vajadzīgs 1 oldzeltenums. Tā, smuki. Ūdens 35 grami. To tur pieliek klāt. Un sviests 120 grami. Sviests jāsagriež tādos mazos gabaliņos. Tam jābūt istabas temperatūrā. Tam jābūt tādam viegli mīcāmam. To vajadzēs pievienot pakāpeniski. Tartēm ir svarīgi, lai šī mīkla tā būtu kraukšķīga, nebūtu tāda mīksta. Šajā gadījumā šeit nederēs tādas smilšu mīklas. Te ir jābūt tādai blīvākai, kraukšķīgākai un staipīgākai. Tartas ir tādas ļoti populāras deserts gan Francijā, gan arī Itālijā. Tās ir salīdzinoši vienkārši uztaisīt. Pārsvarā tās ir ar šādu tipu mīklu un pildījumā var būt gan dažādi augļu, ogas. Piemēram, ļoti garšīgi sanāk ar āboliem, ar plūmēm. Tikpat labi arī ar melenēm un zemenēm. Un tad vēl var taisīt tādas citronu, apelsīnu tartas, kur jau tad nāk tāds citronu krēms ceptā veidā. Tartas var pasniegt gan augstas, gan karstas. Šodien es izvēlējos karstu pasniegšanas veidu, cik mēs būsim svaigā gaisā. Gribās kaut ko siltu. Lūk, mīkla ir tāda viendabīga, kur nelīt pie rokām. Un tagad to ievietošu leduskapī. Var uz kādu pusstundiņu. Kamēr mīkla dzīvojas pa leduskapi, pagatavošu krēmus vai bumbieru tartei. Šis krēms saucās zabajone. Kaut arī šis nav tāds tipiskais zabajone. Es taisīšu to ar ābolu sulu. Savukārt tipisko zabajoni gatavo ar vīnu, desertu vīnu. Būs nepieciešama ābolu sula 150 grami. To es leju katliņā, ja to vajadzēs karsēt. Tad šai ābolu suliņai pievienoju ingveru, kas pastiprinās garšu. Šis zabajonu deserts, tas ir tāds vārītais krēms, to tā varētu saukt, bet itāļu stilā. Krēms ir kā atsevišķs deserts, kur pasniedz kopā ar dažādām svaigām ogām. Zemenes, avenes, mellenes. Šo zabajonas krēmu var izmantot arī tortēm. Itālijā tas ir ļoti populārs. Šeit vēl man pie ābolu sulas es pielieku sulu no 2 citroniem. Krēmu var taisīt tādu skābenu, jo pati tarte būs salda. Šo es lieku karsēt. Un tagad man ir nepieciešami 5 oldzeltenumi. Lieku kādas 2 ēdamkarotes pūdercukuru. Olu baltums šim krēmam neizmanto. No olu baltumiem var uzcept bezai cepumiņus. Ābols sulas ingveru maisījums ir uzkarsis. Tagad pakāpeniski tas ir jāliek klāt un jāmaisa. Pielēj nedaudz un tad samaisa. Lai tādā strūkliņā. Tiem, kam garšo ingvers, to var likt diezgan daudz, jo garša ir ļoti intensīva un spēcīga. Tagad lieku karsēt. Karsēt tikmēr, kamēr krēms sāk biezēt. Un tas noteikti ir karsēšanas laikā jāmaisa. Jākarsē ir uz lēnas uguns, lai process notiktu pakāpeniski. Krēms ir vārījies kaut kur 3 minūtes, ne vairāk. Ja jūs gribat izmantot šo krēmu kūkām, tad krēmu vajag pavārīt nedaudz ilgāk. Kādas 5-6 minūtes, lai tas ir stingrāks. Reiķināties arī ar to, kad atdziestot, tas arī sacietēs. Krēmu esmu savārījusi, tagad atliek sagatavot tarti. Nepieciešami 300 gramu cukuru. Tos es karsēšu kopā ar sviestu. Sviestu vajadzēs kādus 70 gramus.
Kamēr cukurs karsējas, sagriezīšu bumbierus. Uz šo tartas formu, kur ir 26 cm diametrā, ir nepieciešami 3 lieli bumbieri. Es pirms ietaukošu formu, to noteikti vajag izdarīt, jo, lai tarta vieglāk nāktu ārā. Bumbieris griezīšu tādās lielās daiviņās. Mīzu es nost neņem. Šis vispār ir tāds labs savienojums, šī bumbiera tarte kopā ar zos cepeti. Zos cepetis drīz būs gatavs. Mēs jau to varēsim ēst, un pa to laiku 30 minūtēs krāsnī cepināsies tarta. Un tieši uz pasniegšanas laiku tā būs karsta. Tagad jāuzmana cukurs, lai tas neiet pāri. To vajag karamelizēt, lai tam būtu labāka garša. Lai cik arī šī karamela neizskatītos garšīga, nemēģiniet to garšot, tā ir nenormāli karsta. Tagad tā jālej formā. To arī vajag darīt ļoti uzmanīgi. Smaržo un izstāsta tik garšīgi. Šo vajag nedaudz atdzesēt, tad šajā karamelē slieku bumbieru daiviņas, tā lai miziņi ir uz leju. To cieši viena pie otras. Man jau garšo, ka daudz ir tie augļi virsū. Tieši kā nomērīts. Tagad ņemšu mīklu. Mīkla ir cieta. Jo viņa ilgāk turēs leduskapī, jo tā būs cietāka. Es ieteiktu tiešām kādu pusstundiņu, ne vairāk. Un tagad tā ir jāizveltnē tādā aplī, lai varētu pārsekt šo tartas formu. Viņa jau veidojas tāda puķīte. Un tagad šo es klāju virsū šai formai. Un tad šeit tā uzmanīgi ir jāieloka. Paliks pārdrusiņ tā mīkla, bet tas nekas. Nevar jau tik precīzi viņu izveltnēt. Ieloku šeit iekšā. Tā akurāt, lai viņi apņēmas tos bumbierus. 3 stundas mana burvīgā zosa ir pavadījusi krāsnī. Un tagad es to izņemu ārā, lai tā kādas 15 minūtes pastāv vēl, jo tad būs to vieglāk sagriezt. Kad izņem ārā, to var arī pārklāt ar foliju. Un tagad lieku tarti cepeškrāsnī 200 grādos uz kādām 35 minūtēm. Mārtiņi jau sabraukuši, nepacietībā gaida savu svētku zosi, nesīšu to ārā mieloties. Gribēju skaisti, ar tevi gribēju kopā, bet puisim ar kameru pirmā roka, viņam ir azode īpaša poga. Jūs kopā dedzināt sveces, jūs kopīgi taisīsiet filmu. Viņš ir režisors, tu būsi aktrise, es tikai statis mani neņem par pilnu, bet es ar kājām uz ogri. Tu uzlūdzu pēc pogas, ceļi šķiras, jūs mašīnā lietoja dažādas drogas. Tava filma būs tāda, kāda tev gribas. Es ar kājām uz ogri. Tu uzlūdzu pēc pogas, tāda drāma, man nepatīk šitais traģiskais kino. Tu joprojām negribi būt mana dāma. Filma ir gatava, piedalās meitene, poga un auto, bet režisora prasības augs, un tagad viņš gribēs 3-kāršo salto. Tomēr pagaidām viss vēl ir labi. Pirmais mērķis ir sasniegts, poga ir tava, un baltā aploksne tev viņu svinīgi pasniegs, bet es ar kājām uz ogri. Tu uzlūdzu pēc pogas, tevi
mašīnā lietoja dažādas drogas. Tava filma